Šajā instrukcijā uzzināsiet, kā efektīvi plānot lauksaimniecības produktu piegādi, izmantojot Linas Agro pašapkalpošanās portālu. E-pastā jūs saņemsiet jaunu uzaicinājumu ar pamatinformāciju lauksaimniecības kravu piegādei. Lai izveidotu savienojumu, spiediet pogu pieslēgties. Lai pieslēgtos portālam, ievadiet e-pastu un paroli. Spiediet pogu pieslēgties. Pēc pieteikšanās jūs tiksiet novirzīts uz līguma sadaļu Ielūgumi piegādei. Lai apstiprinātu ielūgumu, spiediet pogu Apstiprināt. Lai turpinātu piegādes plānošanas procesu, atkārtoti spiediet pogu Apstiprināt. Lai turpinātu piegādes plānošanas procesu, spiediet pogu Plānot piegādi. Spiežot bultiņu, jūs varat izvēlēties, kas veiks kravu piegādi. Saimniecības pašu transports vai saimniecības nomādes transports. Lai izmantotu saimniecības transportu, izvēlēties pašu transports. Pie daudzuma norādiet plānoto piegādes apjomu. Ielūguma izpilde var tikt veikta pilnībā vai daļēji. Norādiet izkraušanas adresi un transportlīdzekļa veidu. Spiediet pogu Saglabāt. Lai reģistrētu piegādi, spiediet pogu Reģistrēt. Atvērtajā logā izvēlēties jums piemēroto piegādes datumu un laiku. Spiediet pogu Turpināt. Lūdzu aizpildiet informāciju par transportlīdzekli, automašīnas un piekabes numuru, pārvadātāja nosaukumu, autovadītāja vārdu, uzvārdu un telefona numuru. Lai ievadītie dati par transportlīdzekli saglabātos, spiediet uz Saglabāt transportlīdzekli. Nākamajā reizē, veicot reģistrāciju, jūs varēsiet izvēlēties tikai nepieciešamo transportlīdzekli. Pārliecinieties, ka ievadītie dati ir korekti. Spiediet pogu Apstiprināt. Lai turpinātu procesu, atkārtoti spiediet pogu Apstiprināt. Reģistrācija ir pabeigta. Tiks sagatavota aizpildīta transporta pavadzīme. Jums uz e-pastu tiks nosūtīta sagatavota transporta pavadzīme. Šajā procesā veiksmīgi reģistrējāt produktu piegādi. Efektīvai loģistikas organizēšanai un pārvaldīšanai izmantojiet portāla funkcijas. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā ar mums varat sazināties pa norādīto e-pastu vai telefonu numuru. Paldies par sadarbību! Jūsu Linas Agro.